Cilvēka ķermeņa tehniskā apskate. Aptuveni šādi varētu raksturot Velslim diagnostiku. Tās laikā cilvēks iegūst pilnu informāciju par sava ķermeņa veselības stāvokli, kā arī par to, kas jādara, lai veselības stāvoklis uzlabotos. Velslim diagnostika ir daļēji medicīniski, bet daļēji arī skaistumkopšanas diagnostika. Ja? Un šeit, lai mēs tiektos uz skaistumu, tad pirmkārt ir vajadzīgs vesels organisms. Velslim ir speciāla datorprogramma, kur ir pietiekami gudra, lai uzstādītu diagnozi un sniegtu ieteikumus, kā uzlabot savu formu. Šajā programmā tiek ievadīta vesela virkne datu – svars, dažādu ķermeņa daļu apkārtmērs, locītavu platums, ar speciālu ierīci tiek izmērīts tauku krokas biezums, kā arī programma interesē dažāda veida informāciju par cilvēka dzīvesveidu. Ja klients griežās pie mums pirmo reizi, mums viņš ir jāiepazīst. Tātad mēs iegūstam no klienta dzīves anamnēzes datus, profesiju, un dzīves stilu, par pašreizējo fizisko aktivitāti un tā tālāk līdz pat asins grupai un rēzus faktoram. Šī diagnostikas procedūra aizņem aptuveni pusotru stundu. Kad visi dati ir ievadīti datorā, Velslim izdara secinājumus, kā ir un kā jābūt. Dators, apstrādājot visus iegūtos rezultātus, sniedz izdrukas, kurās latviešu valodā sniegts individuāls terapijas plāns, kas balstīts uz 3 vaļiem. Pirmkārt, klients uzzinās sev individuālu uzturterapijas plānu no 2 nedēļām līdz pat pusgadam. Otrām kārtām klients uzzinās sev vēlamās fiziskās aktivitātes pat tik smalkā līmenī pa muskuļu grupām, ko mēs atkal varam ieteikt griezties pie fizioterapeita vai pie sporta pedagoga, ja trenažiera zālē. Un, protams, kad klients kā trešo vali iegūst pārsvarā, jāsaka, ir sievietes, kas apmeklē šo diagnostiku, tas ir virziens skaistumkopšanas procedūrām. Ja? Tātad, par cik Latvijā tiek piedāvāts milzum liels skaits ar dažādu veidu procedūrām, tad klientam pēc šīs diagnostikas būs apmēram skaidrs, kāds būs virziens šīm procedūrām. Šādas diagnostikas veikšana maksā 25 latus. Fizioterapeiti uzsver, šāds ieguldījums atmaksājas, jo netiks iztērēta nauda un laiks par nepareizi veiktiem darbiem. Šī diagnostika ir tieši tam arī domāta, lai precīzi noteiktu ķermeņa masas attiecības organismā un spētu tad saprast, kādu virzienu fiziskās aktivitātes būtu jāpiemēro, ja kāda veida procedūras būtu jāpielieto. Un tieši par to uzturu nebūs tik smalki, kā to ieteiks ārsts dietologs vai uzturterapijas speciālists, bet plus mīnus tās galvenās vadlīnijas, tās gan mēs izstāstīsim. Linda Bāleņa uzsver, cilvēkam, kurš veic šo ķermeņa tehnisko apskati, ir jābūt gatavam darbam ar sevi. Velslim noteiks gan pareizo uztura terapiju, gan nepieciešamās fiziskās aktivitātes, kuras nāksies piekopt, ja vēlaties sasniegt vēlamo rezultātu.